4. dienā nonācām ezerā, kurā pēc nostāstiem jābūt gan lielākai zāļu koncentrācijai, gan arī līdekām. Un jau pirmie metieni viesas cerības, ka beidzot esam atraduši aktīvas līdekas. Kur ir, jā? Ir zils. Jūs? Jā. Labi. Varam? Nē, nenokāru. Varam, zils, trīnīcī. Koži, jūs. Sači klai? Nē. Jā, vien, ka cimdiņi. Cimdiņi gan vajadzēs, jā. Labas, jūs. Filmēs, jā? Labas, jūs. Labas, jūs. Tā, labi. Pa kameru tieši. Ko tu filmē? Skaisti. Pirmajā metienā, jā? Jā, labi, nice vīk. Labi, kad braucam? Tomēr sākums bija mānīgs, un Mieža līdeka pirmajā dienas pusē izrādījās vienīgā. Tomēr prieks, ka viņi zināja, kam pieķerties, jo gan Miezim, gan Tomam šī bija pēdējā ceļojuma diena. Vienu gaida mājās, otru olimpiskajās spēlēs. Prieks jūs iepazīt, Džek. Rock'n'rolls. Davai, tiekamies. Kompānija bija forša, ne jau copi nebija forša. Es turpināt sekos. Davai. Tiešām Fantastisks piedzīvojums. Jums vēl viss priekšā, jā? Savāc savu šķīviņus laižam. Viss, davai, čau. Paldies. Čau. Jā. Nu, viņš vēl nav braucis, tāpēc es viņam došu iespēju. Nu, zvanat iekrās. Veiksim, Vēl puši savienisko. ar 3 siksnām sastrādājies, lai... Šādi mums izskatās kempinga vieta, numur 3 vai 4. 4. dienas vakars. Pāris laivas aizbrauc pārbaudīt vakarcopi. Te mums ir 2 dzīvoklīši, par kuriem ir parūpējušies mūsu skoti, latviešu draugi. Reku virtuvīte. Un rekur ir namiņš 2. Man ar brāli. Tāds deju zāli varētu uzrīkot. Ceru, ka vajadzēs nosvinēt kādu lomu. Un te, kur ir lādējumā stacija. Ģenerators. Visu to salādē. Tā mēs te izdzīvojam bez elektrības. Pagaidām arī bez lielām zivīm. Bet ceram, ka viss mainīsies. Gaišajā diennakts laikā mums īsti nebija izdevies tikt pie labām zivīm, un tas bija visai gausas. Tādēļ 2 laivas nolēma pārbaudīt krēslas un tumsas laiku. Tas mēdz būt periods, kad tieši lielās zivs kļūst aktīvākas un dodas medībās. Nu, sākam copēt? Jau sūni lieli. Tagad beidzās. Nobien. Nu, nekas. Aizvilkt. Sasiesimies. Nakts copīte pie nogrimuša spoku kuģa. Iespējams, ka te dzīvo arī ezera karaliene. Pašai sava villa, pa pusē nogrimusi. Tā kā viss var būt, mēģinam rītu, vakaru, bet pagaidām bez rezultātā. Pienāca kārtējais vakars, kurā domājām, kā mainīt notikumu gaitu, kur šobrīd meklēt lielās līdekas, cerot, ka nākamā diena beidzot būs tā īstā. Naktī kārtīgi nolīja lietus, un rītu mēs sagaidījām slapjā guļamistabā ar slapjām drēbēm. Lai arī iepriekš esam bijuši skarbos apstākļos, tomēr bija sajūta, ka Skotijas daba turpina testēt mūsu raksturus, vai esam tās bagātība cienīgi vai nē, kurš kuru salauzīs. Bet viņi vēl nezināja, ka šajās teltīs ir savākušies nesalaužamie. Labrīt, kādas sajūtiņas? Labrīt. Normāli. Kas tā pārbildi? Kaitei? Iedzērām rīta kafiju, apspriedām dienas plānu, pabaudījām garām slīdošo jahtu un kalnu miglas mieru, paēdām tradicionālas makšķernieku brokastis un sagaidījām vēl vienu skotu dabas sveicienu. Skaistais Skotijas laiks, visu laiku vējš pūš no tās puses. Tagad pēkšņi duši no otras puses. Ej, tu nost.
Vai uz mani? Nē, citam vajag. Kurš teica, ka nav jautri? Tā kā telts mums izrādījās ūdens nepārāk drošs, tad vienmēr ir risinājumi. Dubultais jumts. Challenge. Uzturēt slapju ugunskura. Jā. Dūmojošu, kūpošu. Ugunskurs slapjā laikā apakšā deg, augšā žāvējā. Ir noticis brīnums. Mēs esam palikuši ezerā ar cerību dot vēl vienu iespēju, jo informācija ir, ka šeit zivis ir, ka te ir labas zivis, lielas zivis. Un tad mēs brauksim beidzot pārbaudīt. Laikapstākļus lietas mums ir nomazgājis, dimentiņi slapji, kā vienmēr. Tas ir otrs brīnums. Tas ir otrs brīnums, jā, kad nelīst. Jā, tas ir magic. Šodien mums pievienojās vētra. Iespējams, tas ir aizzinis to lietu, tā kā viņi būs vēlāk klāt ar Jāni. Abi divi droši vien, ka iedos jaunu injekciju. Un tad viss sāksies. Un ko mēs darīsim? Mainīsim ezeru. Jā, jau apmēram ir saprasts, kur mēs esam. Mēs jau līdz šodienai mēģinājām saprast, ko vietējie saprot ar ūdens zālēm. Ja, viņas šeit nav tādas kā Zāļu kantas, jā. Kā Latvijā, kā Babītas ezerā lēpes. Mēs redzējām tikai no 4 kaut kādiem ezeriem vienā mazā stūrītī, bet zivis tur nebija. Nav tā, ka te būtu baigi tur pilns ar līdekām, tāda sajūta nav. Nu, ka viņas visos pakšķos, kur ir zāles, ka viņas sēž. Nu, tā kā mēs Baigi izkaisīt zivs, jā. Viņas kustās. Nu, jā, jo Zviedrijā bija arī līdzīgi apstākļi, kur bija akmeņaini ezeri, kliņšaini apkārtni, un tur, kur tu atradi zāļu kušķīti, tur kāds 3-4 Vismaz, jā. noteikti bija. Šeit ir mazliet citādāk, bet tas ir forši, jā. Jauna vieta, jauna apstākļa, tas ir tas, ko mēs gribējām iepazīt. Protams, jā, pilnīgi mums nekādas informācijas nav arī, tā kā kur meklēt, kā. Mums ir vēl ļoti daudz dienas priekšā. Jā, davai lūdzu, šodien ir tā diena. Izskatās, ka nevajag stipri. Cik reizes tur meti, ja? Jā. Вам makšķerēt. Aizņem. Labi, nesasmērēt rokas. Mēs esam ezera punktā, kur ietek upe, kas ir Lašupa, un tur nesaprašanās, tur drīkst tālāk braukt, nedrīkst tālāk braukt. Klau, kā tur īsti ir? Mums sakal tas vilīs tur no krasta bļauj virsū, ka mēs nedrīkstam braukt uz ezeru otru pusi. Ir kaut kādi noteikumi, kuros ir rakstīts, cik tālu mēs drīkstam tur copēt. Ir kaut kādas līnijas, ko to iedomātas gaisā vai uz ūdens. Karačs ar sūdu lielu, tur ir viss kaut kas sazvanīts un tāds. Un es teiktu, ka jums vajag ties prom no turienes un tur šausmas būs. Katrā ziņā to skotu, to čali, to, kas tur bļauj, pa lielam ignorēt. Ja viņš grib, lai sauc policiju, lai viņš sauc policiju, viņš nesauc policiju, tas ir blefs. Jo skaidri un gaiši ir noteikumi ezerā, var maksāt visā ezerā līdaks uz vizuļiem, un licenci nav vajadzīga, tas ir skaidri gaiši. Es jau esmu ar cilvēkiem agrāk par šo strīdējies, arī kā jūs braucat krastā, rādīs vizuļus, un tad vienmēr ir nekas. Iesbraucat krastā un parunājat viņu, parādīt vizuļus, saka, mūs neicēja uz lašu, mēs ķeram līdaks un tādā garā, un viņš atkāpsies. Vairs nevajag zvanīt, es saku, nelienat tur. Bet tur ir onka malā, kurš visu dzen projām. Un mums ir doma tagad mēģināt ar viņu nodibināt kontaktu, piebraukt, parādīt mānekļus, ka mēs tieši, ka mums te viņu laši neinteresē.
visam vajadzētu būt kārtībā, tāpēc, ka mums sajūt, ka lielās ir tieši tajā pusē, jā. We can show you our gear. We are fishing for pike only, with a big bite. Don't care! Need a permit for pike! Need a permit for trout! Need a permit for salmon! We are not interested in the river at all and in salmon at all. The police said that we are allowed to fish for pike in that area as well. You're not allowed! But can you help us with the information a bit? I f***ing told you! Google and it'll tell you! Yeah. And if we are buying this license... Now, just f*** off! The police and the bailiffs are on the way now! Mazs situācijas updates. Dialogs ar vietējo onkuli neizdevās. Jo mēs viņam lūdzām, lai viņš izskaidro, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam braukt, jo tur joprojām es līdz galam nesaprotu. Viņš teica, ka vajag licences, bet viņi tur šausmīgi uztraucas pa lašiem, ja viņi maksā tur 1000, lai varētu par viņiem rūpēties un uztraukties. Uz visiem jautājumiem mūsējiem atbild bija off. Meters tur ir, ne? Nu, cik laša? Cik jums? 0. Ček, kas no rīta uzsik, tas bija ar visu. Vajadzēja slaigas asinis, grē. Welcome to Scotland, lad. Nāk tāds brūris. Kā ir? Kā čarās? Kur liela lieka? Tur bišķi parādi. Tu mums parādīšot. Es mēģināšu. Davai. Šis kaiks man atgādina šito te, ne? Montana. Jā. Lohen. Lohe, mums tev vajag tur pie Viljam vienu, tu tāds bišķi garāks. Vīziņi ir visiem? Man patīk tā jaunā enerģija. Jā. Viņa ļoti vajadzīga ir. Nu tā, ezers tas pats, skati tie paši, vietas tās pašas, tikai svaigas izmaiņās. Jā, mums ir pievienojies mūsu ilgadējais partners, biedrs un cīņa biedrs, izcils slīdeku mednieks, neatlaidīgs makšķernieks. Tāda enerģija mums vajadzīga, jo rezultāti pagaidām neteiksim, ka klibo, bet kaut kur ir aizķērušies. Tad to pārējie veči rudenī, mēs esam sapakujušies, pievākuši kempu, noķeram vienu labu zīvi šodien kaut vai, ne? Un tad jau runāsim par tālākām lietām. Tā kā, ziet, vīriņi, dodamies ūdenī. Vīri laivās pēc lašiem, līdekām. Nevajag viņu. Tiksim galā, paņemsim cingabu. Kā, bļājas. Un ar labs vecīti. Pāsties. Ej, tu nost. Labi, vīri, labs sākums. Pasaules zombi. Jā. Ui. Man liekas, ka nāk un es tā jūtu, tu kā pretī. Jā, nu. Labi. Tagad taču. Nu, man arī tāds stāsts beidzot. Gatavības tests. Labi, viss bija kārtībā. Nu, kātiņš izjūtas? Labi. Celmu pacēl. Viss cieņa, viss cieņa. Kas mums te ir? Labs džerks, ne? Labi lidot. Arī šī pievakara pagāja izmisīgi meklējot atslēgu milzīgajiem ūdeņiem. Kamēr mēs braukājām pa jauniem tuvējā ezera līčiem, tikmēr Madara, Uldis un Jānis devās meklēt tālākas un jaunas vietas. Milzīgie garanie un kalnu ieskautie Skotijas ezeri ir savā starpā savienoti ar kanāliem,
un tas ļauj vienā dienā pabūt pat vairākos ezeros. Džeki paspēja aizskriet arī līdz 3. ezeram, kur vietējais makšķernieks tika sastapts tādā pat noskaņojumā kā mūsējais. Any luck? I've seen myself in double figure sheet before. No. Fish wise. No. But like today, I don't know, they seem to be off. Kanāla patroliņot. Es to neesmu, kad lai viss darīs. Patroliņot. Ja neķerās, zikā, paprašu ko savādāk. Lai arī vērā ņemama rezultāti šajā vakarā izpalika, bija kāds šķietami nenozīmīgs notikums, kas visai dramatiski ietekmēs mūsu ceļojumu turpmāko gaitu. Jānis, slīdot ar kajaku pa kādu seklu līdzi, izbiedēja pāris labas līdekas. Ko? To vakar sēdējām līdz pat tumsai, apspriežot jau visai tukši pavadīto nedēļu un kā šo trajektoriju laust. Vienbalsīgi nolēmām, ka ir pienācis laiks aizbraukt uz Nesijas dzimto vietu, uz Lohnesa ezeru. Gaiz iekāp pie stūra sakal. Nevar joprojām pierast pēc nedēļas. Tur būs nedēļa. Principā, tad tikai sāksies. Lūzuma punkts, es jums saku, Lohnes ezers būs lūzuma punkts. Tā tam vajadzētu būt, jā, pēc scenārija. Dramaturģija ir tieši tāda, jā, šim pasākumam. Mēs esam nonākuši pagrieziena punktā. Džekiem solīt, šis ir pagrieziena punkts šajā braucienā. Lohnes. Visi zina, ko tas nozīmē. Tur nav ko teikt vispār. Visi zina, kas ir Lohnes. Un tāda iespēja ir vienreiz mūžā iespējams. Vai ne pamakšķirēt šādā ūdenstilpnē? Atkarīgs kā ķersies. Jā, ir leģendām apīta vieta. Varbūt pa līdeku copei šī nav pasaules meka, bet katrā ziņā leģenda šeit ir. Un pasaulē viena no zināmākajām. Arī mēs esam izvēlējušies mūsu šī gada nosaukumu kā Nesija. Bet gribētos sajūt arī pašu Nesiju, varbūt ne pašu monstru. Mums ir mazas laiviņas. Jā, laikam episkāka vieta, kur pacipēt, ir grūti atrast. Bet pa praktisko pusi, kā ir gājis šeit? Pašlaik ir makšās 3 reizes, pa visiem gadiem dzīvojot Skotijā, un tās visas copas ir bijušas tiešām tukšās. Tā kā es šeit teicu, nevajag celt, jo Lohnes ir milzīgs. Viņā, ja jūs zināt, faktiski viņam ir vidējais dzīvums ap 60 metriem, un viņam ir ūdens kopums kubikmetros vairāk kā visiem Anglijas un Skotijas ezeriem, apvienotās Karalistes ezeriem savienot kopā. Bet ko tu iesi kaut kur gar kantītēm mētāt? Koncentrējamies uz 70 metriem. 20 dropoši. Meklējam kantīs, pa 160 pa dziļu, ejam atpakaļ 120. Lai mazliet pieburtu veiksmi, domāju, ka mums šī episkajā ezerā kā minimums jānoskalo seja. Tagad viss mainīsies. To mēs parādām, kāds izskatās Lohnes monstrs. Tev gins līdz katlam ūdeniem, tad jau būs diezgan ticam. Būtu naktīs, ne? Es domāju, mēs pamēģināsim vēlāk. Mums vēlāk jāpamēģina pabiedēt meitenes šeit. Nav viss ārtībā. Nē? Vecā doka. Jūs esat gatavi pagrieziena punktam? Jā. Jo šodien arī saulīt uzspīdēja vispār. Sajūt, ka viss mainās. Tikai es labi. Pozitīvi. Tāda rezultāti tāds laikam. Tāda kā prognozēts. Tieši tā. Bet mums ir jauns secinājums, ka pēc šī ezera Latvijas ezeri visi ir seklie. Nē, bet viss kārtībā, veči, episks piedzīvojums. Paldies jums. Čeksīts ievilds. Čik izdarīts. Un ko mēs atkal daram? Mainām ezeru! Kaut kāds pierādījums jau mums ir jāatstāj, ka mēs tad tiešām esam bijuši. Jā. Kārtīgi maliņas, lai nerauj nost. Labi.
Lohnes ezers tikai sev raksturīgā mistiskā veidā iedeva mums svaigu enerģiju un mēs devāmies tālāk. Jau vakar pie ugunskura bijām vienojušies, ka jādodas uz vietu, kur Jānis vakar redzēja lielās zivis, jo tās atrast jau ir puse no uzvaras. Otra puse, protams, ir mūsu pašu rokās. Pirmais kosmosa kuģis iet iekšā. Rādojums netrāpīja laiku. Viņi arī nedabūja pa zobiem. Tur tad ir zāles noļas. Tur arī paņēma. Nu jā. Un tur arī redzēja vakar tās divas. Nu, pārķētumi. Nu, kas ir, kā viņi nesēžās? Nu jā, redz, te vidū baigi nav. Viss ir astē. Šāds ir vēl lēnāks. Cik viņam nav tik smagi tā gumija. Varbūt šitādi kaitināt. Bija. Ir. Es beidzot nopilnēju, kā paņēmu. Nenāk. Nāc, tak, nu. Vajag tā piebakstījumu. Jā, viņš tā prātīgi ņem, tāpēc man arī viņš nesēžās. Vai laba vecā mamma. Es ieraudzīs abijās, protams. Kā viņi ir asni? Amazing. Skaists zivs. Mēs tev nopučēsim, nomērīsim. Varēs iet atpakaļ. Gatavs redzēt? Tur 10 koči. Prīma.